Kā latviešu literāti kļuva atpazīstami? Vai to panāca viņu neatlaidība un prasmes, kas izkoptas rakstot, vai arī viņu talantu veidoja vide, kurā viņi uzauga? Lauku mājas, svaigais gaiss, apkārtējā daba un cilvēki. Šobrīd atrodos pie Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas. Pulkstens ir nedaudz pāri 8 no rīta, un tūlīt sākšu savu ekskursiju, kurā atklāšu pazīstams latviešu dzejnieks un rakstnieks ne tikai pēc to darbiem, bet arī to dzimtajām mājām, vietām, kur tie uzauga, mācījās un sāka veidot to pirmos darbus. Aiz manīm atrodas Rudolfa Blaumaņa dzimtās mājas Braki. 1868. gadā Blaumaņa ģimene kļuva par rentniekiem. Tieši Brakos rakstnieks īsti iemīlēja savu tautu, un dzīvē laukos ir liela nozīme Rudolfa Blaumaņa tapšanā par latviešu rakstnieku. Blaumanis nodzīvoja šeit gandrīz visu savu mūžu ar nelieliem pārtraukumiem. Jau no bērnības Rudolfs sīki iepazinās ar tautas dzīvi, ieklausījās Braku gājēju un kaimiņu valodā. Atrodos pie Braku nozīmīgākās ēkas, viņu dzīvojamās ēkas. Pirmā istaba ieejot iekšā ir kalpu istaba, kur gulēja kalpi, un šeit ēda gan kalpi, gan Blaumaņi. Tālāk uz to pusi ir Blaumaņa istaba, kur gulēja saimnieki. Braku kalpus un kaimiņus Rudolfs izmantojas par prototipiem novelēs, stāstos un lugās. Rudolfa Blaumaņa istaba. Un šis bija viņa rakstāmgalds, kur tapa lielākā daļa no viņa darbiem. Mātes istaba ir viesistaba. Māte Blaumanim bija īpaši tuva un bija pirmā, pie kuras viņš apguva īsto tautas valodu. Kāļas kalpas dzimtās mājas Incēna. Ejam to! Šeit dzejnieks pavadīja savus dzīves pirmos gadus. Incēnos Skalba sarakstīja lielu daļu no savu pirmā dzeju krājumu – Cietumnieka sapņi. Kā mēs visi zinām, Kālis Skalba sarakstīja mums zinām pasaku Kaķīšu dzirnavas. Un skat, varbūt šajās dzirnaviņās ir paslēpies pats melnais runs un varbūt pat kaķītis. Mūsdienās Incēna ir pārveidota par memoriālo muzeju, taču turpat netālu atrodas Kāļa vasaras māja, kura piesaista vairāk apmeklētāju uzmanību. Saulrieti, Kāļas Kalbas mājas, ko viņš uzbūvēja 1928. gadā kā vasaras māju. Šeit viņš pavadīja visus savus atlikušos dzīves gadus līdz 1945. gadam, kad viņš nomira. Šī bija dzejnieka iedvesma pasaule. Vieta, kur pēc Rīgas ikdienas dzīves varēja atbraukt atpūsties, sēņojot, makšķerējot, pavadot laiku ar draugiem viņa vasaras mājā. Neatkārtojama ainava pavaras no Kārļa, Lizetes un Ilzes Skalbi kapavietas Vaktskalnā blakus Saulrietiem. Kapavieta veidota kā laiva ar vējā plandošu buru, tā simbolizējot Kāļa Skalbas daļradas romantisko līniju. Šobrīd atrodos pie Druvienas vecās skolas, Porka bērnības skolas. Un šodien svin dzējas pasākumu, dzējas dienu, kas veltīta Porka dzimšanas dienai. Muzejs sniedz unikālu iespēju apmeklēt 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākumu Latvijas lauku skolu. Diemžēl šeit pavadītais laiks bija ļoti īss, taču uzspēja tieši uz pusdienu pārtraukumu, kur vietējie piedāvāja tasi tējas un pupiņu zupu. Liels paldies muzeja vadītājai Anitai Graumanai par interesantajiem stāstiem un īso muzeja ekskursiju. Mosties, jau svabadais gars. Šobrīd atrodos pie Eduarda Veidenbauma dzimtajām mājām Kalāčiem.
Kalāči savus viesus sveic ar skaistu ainavu, plašu pagalmu, dīķi, pirtiņu, pastaigu ceļiem un puķu dobēm. Eduards Veidenbaums ir latviešu dzejnieks, kurš simbolizē brīvības, alkas un cīņu pret netaisnību, kā arī bija pirmais, kurš latviešu literatūrā pievērsās filozofiskām tēmām. Eduarda Veidenbauma īsajā dzīves laikā viņa īstenotais radošais veikums ir salīdzinoši neliels. Tie ir aptuveni 100 dzeļoļi un daži populāri zinātniski raksti. 1872. gadā Jēkabs Veidenbaums ar savu sievu un bērniem pārceļas uz Kalāčiem. Tā nepilnus 5 gadus jaunais Eduards nokļūst vietā, kur uzaug un saraksta daudzus savus darbus. 1886. gadā Kārli Veidenbaumu iesauca karadienestā, un Eduardam nācās pārņemt saimniecību. Līdz ar to viņam nācās izdomāt noteikumus priekš kalpiem. Daži no interesantākajiem noteikumiem bija: katru nokavētu darba dienu jāsamaksā vasarā ar 75 kapekām un ziemā ar 50 kapekām. Vai to, ka krogā nedrīkst būt pēc 11 vakarā. Ja kalpi to neizdara un paliek ilgāk pa 11, tiem jāmaksā 50 kapekas. Esam ieradušies Eduarda klētiņā. Vasarā viņš to lietoja kā savu privātu studiju, kur viņš sarakstīja daudzus dzejoļus, iemācījās veselas 8 valodas. Un pats galvenais, varēja pabūt prom no saviem brāļiem un māsām. Esot šeit, viņam nebija tik karsti kā pie pārējiem. Viņš varēja šeit apsēsties, domāt un sarakstīt savus dzejoļus. Par katru no Veidenbaumu ģimenes jaunajām atvasēm Kalāčos tika stādīts viens ozols. Līdz mūsdienām ir saglabājušies 1-2 no 6 ozoliem. Šie abi ozoli bija veltīti Eduarda māsām, kuras tā arī nodzīvoja visilgāk no visas Veidenbaumu dzimtes. Esam ieradušies Valmierā. Pa labi no manīm ir kultūras centrs, pa kreisi ir iepirkšanās centrs. Šeit varēs nedaudz atpūsties no rakstnieku un dzejnieku dzimtajām mājām un iespējams arī paņemt kaut ko paēst uz vakarpusi. Kā jau redzams, ir jau satums un mēs beidzot esam ieradušies pie pēdējā muzeja. Bārdu dzimtas māja, kas ir pārveidots par muzeju. 1865. gadā saimniecību uz kredīta nopirka Jānis Bārda, Friča Bārdas tēvs. Īsā laikā jaunais saimnieks uzcēla dzīvojamo māju, labības un graudu klētis, kūtis, zirgu stali, riju, sienšķūni un pirtiņu. 10 gados Rumbiņi kļuva par plaukstošu saimniecību ar plašiem iekoptiem tīrumiem un ražīgu augļu dārzu. Esam arī ieradušies mūsu ekskursijas pēdējā pieturvietā – Saulkrastos. Pašlaik atrodoši pašā centrā, kur var iet kafejnīcā, nopirkt vietējos saldumus vai aiziet uz kādu restorānu vakarpusē. Beidzot noslēdzu ekskursiju atgriežoties mājās ap 9:00 vakarā. Maršrutā kopā pavadīju ap 13 stundām un nobraucu 430 kilometrus. Ejam iekšā.